Vasaras skolas tēma ir Es novads Latviju. Vaivaru pamatskolā mēs bijām ļoti pārsteigti, kad atnāca tā Latviņa ar šo tēmatu, jo visu gadu audzināšanas tēma mūsu skolā bija mana ģimene, manā pilsētā, mana pilsēta, manā valstī. Tā, un visu gadu strādājot un runājot šīs tēmas, kas mums par patriotisku audzināšanu, viens no tādiem lielākajiem darbiem bija individuāla pētnieciskā darba tās tēmas, ko jūs redzēt, tur ir saistīts tieši gan ar ģimenes iepazīšanu, gan ar tādām, būtībā ģimene un tās lietas, jo viss sākās ar ģimeni. Un var tā, droši tur spiest tur tā īsti. Tie bērni pēc tam prezentēja savas, tur laikam bildes prezentēja savus darbiņus, stāstīja saviem skolas biedriem. Tā viņiem bija tāda jauna pieredze, ka viņi varēja ieklausīties arī citu ģimeņu dzīves stāstos. Tematiskie pasākumi, kas mūsu skolā notika, tā ir tradicionāli jau gadiem Tēvzemes nedēļa, kas notiek novembrī, kad tā kā vairāk par to patriotismu mēs runājam, par to, ko mēs katrs varam dot sabiedrībai. Tāpat tās baigā žērstāvi atceres pasākumi, kas ir un komunismu upuru piemiņas tie pasākumi, kur skolēni tiek dot iespēju satikties ar jūrmalniekiem, kas ir bijuši vai represēti vai barikādēs. Viņi vairāk uzzina šo informāciju, viņam ir iespēja jautāt. Tāpat tās izstādes, piemēram, par Latviju, tad bērniem pašiem bija jāfotografē un arī jāstāsta, kāpēc viņiem tieši šī bildīte ir mīļa un ko viņi redz. Varam iet tālāk. Un neatceros, kurā mēnesī, bet jau pavasara pusi bija skolēni tāda aptauja, ko es saprotu ar vārdiem Latvijas patriots. Un te jūs varat palasīt, ko skolēni paši, kā viņi to saprot. Tālāk. Tad mēs organizējām to iedzīvotāju aptauju, kas man ir Latvija, ko es tai varu sniegt. Tad aptaujā piedalījās 20 cilvēki, vecumā no 16 līdz 66 gadiem. Satikām uz ielas, no tiem cilvēkiem 18 bija Jūrmalas iedzīvotāji, 2 bija Rīgas iedzīvotāji. Bija 15 latviešu tautības un 5 krievu tautības. Uz jautājumu, kas jums ir Latvija, populārāk atbild būtībā bija dzimtene. Dzimtene māca.